Sveiciens otrdienā. Pēc vakardienas lielā lietus šodien ir diezgan sutīga diena, bet ābeles ir pilnziedā. Tas ir tik pasakaini skaisti, kad ābeļu koks pārklājas tā kā ar sniega kupenām. Var dzirdēt, kā zumzinās bites. Un vai jūs zinājāt, kad ir vesela terapija, kad guļ uz bišu stropiem un šīs te bišu izdotās vibrācijas harmonizē cilvēka ķermeni? Protams, ka var arī pastāvēt šobrīd zem ziedošās ābeles, un tad, kad ilgi pastāv un ieklausās šajās te vibrācijās, tad tiešām ķermenī iestājās tāds tā kā mieriņš, tu saplūsti ar šo skaņu, un interesanti, ka gribās stāvēt un stāvēt zem šī te zumzinošā koka, iesmaržot pilnībā šo te reibinošo aromātu, kas staro no ābeļu ziediem, un gribās te tā pastāvēt diezgan ilgi. Šodien ir darba diena daudziem, bet es novēlu jums katram piedzīvot šo sajūtu, paspēt vēl piedzīvot šo sajūtu, kad zied ābeles, ieelpot šo te smaržu, piepildīties ar šo smaržu, piepildīties ar bišu zumzināšanu un kaut vai uz 10-15 minūtēm iegūt tādu iekšējo mieriņu, harmoniju, stāvokli šeit un tagad, un ka viss būs labi, viss būs kārtībā, viss notiksies saskaņā ar visuma likumiem, kas ir tieši harmoniski man, konkrētam cilvēkam, viņa izaugsmei, harmoniskai izaugsmei. Un daba ir tā, kas šajos satrauktajos laikos kaut nedaudz mums palīdz dziedināt mūsu satraukto ķermeni, kurš visu laiku atrodas stresa apstākļos. Kaut vai 10-15 minūtes dienā atvēlam šeit un tagad. Ābeļu ziedēšanas laikā tā var būt šāda meditācija zem ābeles. Citā laikā tā būs kaut kur citur, bet tiešām ļoti iesaku katram atrast kādu resursu no dabas, kurš atjauno, kurš restartē, kurš palīdz iet harmoniski tālāk. Nebiju plānojusi šodien šādu reportāžu, bet kaut kā man te stāvot zem tiem ābeļu ziediem gribējās padalīties. Balti ziedi un arī balts kaķis. Lai jums visiem harmoniska šī diena, sekojiet reportāžām un tiekamies